10 pasaules rekordi, kurus neviens nevēlas mēģināt vai atkārtot. Kādi tad ir šie pasaules rekordi? Un kāpēc neviens cilvēks nevēlas to atkārtot? Labi, sveiki, draugi! Laipni lūdzam Arvina Polo TV. Katram cilvēkam mūsu pasaulē ir savas spējas un prasmes. Un ir arī cilvēki, kuri ir tik apdāvināti, ka spēj paveikt neiespējamas lietas. Un ar viņu elpu aizraujošajiem neiespējamajiem sasniegumiem nav brīnums, ka viņi tiek ierakstīti vēsturē, īpaši Ginesa pasaules rekordu grāmatā. Taču neskatoties uz to, viņa paveiktais ir tik neiespējams, ka neviens nevēlas to mēģināt vai atkārtot. Tāpēc šajā video mēs apspriedīsim 10 pasaules rekordus, kurus neviens nevēlas mēģināt vai atkārtot. Bet pirms mēs sākam, ja tu esi jauns mūsu mazajā kanālā, neaizmirsti nospiest abonēšanas pogu un arī zvaniņu, lai vienmēr būtu informēts, kad mēs augšupielādējam jaunu video. Tātad sāksim. 10. numurs – kritiens no kosmosa. Šis tiešām ir kaut kas iespaidīgs. Tu nevarētu iedomāties, ka kāds cilvēks veiks šādu triku tikai rekorda dēļ. Šādus notikumus mēs parasti redzam tikai filmās, bet Feliks Baumgartners ir pavisam cits stāsts. Feliks ir austriešu izplekņa lēcējs, drosminieks un bāzes lēcējs. Viņš kļuva slavens lecot uz Zemi no hēlija balona, no mūsu planētas stratosfēras. Viņš to paveica 2012. gada 14. oktobrī, un viņš nolaidās Ņūmeksikā, Amerikas Savienotajās valstīs, Pilangā, Puertoriko. Ar Red Bull Strators viņš arī ieguva rekordu, pārspējot skaņas barjeru, bez jebkāda transporta līdzekļa, kas palīdzētu pacelties augšup. Šobrīd viņam ir 2 rekordi, ieskaitot izkāpšanas augstumu un vertikālo brīvās krišanas distanci bez palēnināšanas izpletņa. Un Feliks arī ir pazīstams ar to, ka veids patiešām biedējošus un elpu aizraujošus trikus. Un viņš trenējas kopā ar Austrālijas militārajiem spēkiem, lai pilnveidotu savu paša triku. Bet pirms viņš kļuva par rekorda īpašnieku, bija arī daži cilvēki, kas mēģināja šo triku. 1962. gada 1. novembrī Jevgeņijs Andrejevs pacēlās debesīs, un viņš lēca no 93 970 pēdu augstuma. Tas bija zemāk, taču viņam nepaveicās to sasniegt. Viņš cieta negadījumā savā lēcienā. Viņa ķiveres vizieris saplīsa, tāpēc viņš piedzīvoja dekompresiju, un vēlāk viņš nomira. Tas notika 1965. gadā. Niks Piantini arī vairāk kārt mēģināja lēkt, taču nevienā no saviem mēģinājumiem viņam neizdevās. Viņš arī piedzīvoja dekompresiju un turklāt vēl. Gandrīz visi cilvēki, kas viņu kontrolēja, kā arī tie, kas viņu novēroja no apakšas. Viņi zaudēja savienojumu ar viņu. Viņš izdzīvoja pēc kritiena, taču tā kā viņam pietrūka skābekļa. Viņa smadzenes tika bojātas, un viņš vairs nespēja atgūties. Numurs 9 – vīrietis, kuru sēdz bites. Šis ir ķīniešu pārdrošnieks, kurš uzstādīja rekordu. Viņu aplēja ar spaiņiem, kas bija pilni ar bitēm, sākot no viņa galvas. Ječūnas pilsētā, Dzjansi provincē. Viņa vārds ir Ruans Lianmings. Viņš dzīvo Ķīnā. Un triks, ko viņš izpildīja, tiek saukts par bišu pievilināšanu, kas nāk no Ukrainas. Bišu pievilināšana pastāv jau kopš 19. gadsimta. Šeit uz viņa ķermeņa tiek novietota bišu karaliene, lai piesaistītu citas bites. Šis triks Ruanam izdevās veiksmīgi. Viņš tika atzīts par rekorda īpašnieku smagākajā bišu apmetnī. Un kopējais bišu svars uz viņa ķermeņa sasniedza 136 mārciņas, saskaņā ar Ginesa rekordu grāmatu. Un Ruans šo triku paveica tieši laikā, kad tika pārraidīta CCTV Guinness World Records Special and Law Show Day rekordu Fengšanas pilsētā. Un pēc Ruana teiktā, viņa noslēpums, kāpēc bites viņu nedzeļ, ir viņa mierīgums un spēja kontrolēt savas kustības. Neticami, vai ne? Numurs 8 – milzu pica. Saskaņā ar Ginesa pasaules rekordu vēsturi, lielākā pica svēra 26 883 mārciņas. Tā tika izcepta un izveidota apļa formā 1990. gada 8. decembrī. Šī pica tika pagatavota Norfood, Dienvidā Afrikā. Milzu picu izveidoja Norfood Hypermarket, un tās cepšanā piedalījās daudzi cilvēki. Šīs picas pagatavošana bija ļoti sarežģīta, tāpēc viņi rūpīgi pārdomāja katru soli. Picas diametrs bija 122 pēdas, un tas ir milzīgs, vai ne? Garšīgi jau ir ēst picu, bet kā būtu, ja tava pica būtu tik liela, vai tu spētu to apēst? Tomēr šīs picas sastāvā bija aptuveni 9920 mārciņas miltu, 3960 mārciņas siera, 1763 mārciņas sēņu un 1984 mārciņas tomātu biezeņa. Beigās tika pievienot arī 1984 mārciņas sakapātu tomātu. Mūsdienās daudzās mūsu iecienītajās ātrās ēdināšanas vietās vai restorānos var atrast milzu picas, taču šai milzu picai vēl nav līdzvērtīgas visā pasaulē.
Numur 7. Džels 0E10 ar irbulīšiem 1 minūtē. Droši vien mēs visi esam kādreiz ēduši želeju. Un esmu pārliecināts, ka mēs to ēdām ar karoti vai tējkaroti. Un iespējams, ka esat izmantojuši arī irbulīšus. Un iesācējiem turēt irbulīšus nav tik viegli iemācīties. Jo īpaši ēdiens, ko ēdat, ir slidens vai apaļš. Bet ir kāds cilvēks, kurš mēģināja ēst želeju tikai ar irbulīšiem. Viņam bija dota 1 minūte. Tāpēc 2017. gada februārī austrumos Andreja Ortolfa no Vācijas, no Osbergas, uzstādīja Ginesa rekordu, apēdot 716 gramus želejas, izmantojot tikai irbulīšus. Pirms Andreja Ortolfa to paveica, viņš vispirms vairāk kārt trenējās, līdz viņš sasniedza šo rekordu. Ir grūti ēst želeju, ja izmanto tikai irbulīšus, jo želeja ir īpaši slidena, un tev ir jāizmanto karota, lai to varētu kārtīgi apēst. Number 6. Human mattress domino. Vai tu zini, kas ir domino? Ieraksti komentāros zemāk, ja tu to zini. Domino ir spēle, kas radusies Francijā. Un šobrīd ir daudz dažādu domino spēļu veidu. Ir pat tādi, kas izveido domino krišanas vai torņa efektu, izmantojot tikai domino spēles kauliņus. Taču šeit mēs redzēsim domino krišanas efektu, kurā tiek izmantots liels priekšmets, piemēram, matracis vai gultas matracis. Šis lielākais domino krišanas rekords tika uzstādīts izmantojot matračus. Tāpēc nav joka lieta nostāties uz šiem domino. To tika uzbūvēts no 2 domino, un šo rekordu sasniedza Globo Comunicação e Participações S.A. un Ortobom. Tas bija Brazīlijā, un tas tika ierakstīts Rio de Centro, Rio de Janeiro 2019. gada 6. augustā. Un šīs konstrukcijas izveide aizņēma tikai 11 minūtes un 13 sekundes. Pēc tam, kad viņi bija pabeiguši domino krišanu, viņi to ziedoja labdarībai, un tas tika ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. Number 5. Longest time spent. Ginesa rekordu grāmatā atkal tika ieviesta jauna kategorija. Šo rekordu uzstādīja Tonijs Kolins, kurš tika ziņots kā cilvēks ar visilgāko gulēšanu uz nestuvēm. Nestuves, ja jūs to nezināt, ir pārvietojama gulta, uz kuras var noguldīt pacientu, lai viņu pārvietotu no vienas vietas uz citu. Tonijam Kolinsam bija 40 gadi, un tika ziņots, ka viņš gulēja 77 stundas un 30 minūtes. Uz nestuvēm Kolins ir diabētiķis, un viņam tika konstatēts arī vīruss. Tāpēc viņu aizveda uz princeses Margaretas slimnīcu Svindonā, Anglijā. Tas notika sestdien 2001. gada 24. februārī. Viņš teica, ka gaida brīvu palātu slimnīcā, un tāpēc viņi novietoja uz nestuvēm kādā slimnīcas stūrī vai gaitenī. Šeit viņam nebija ne istabas, nekā cita. Kolins palika tikai uz nestuvēm. Number 4. The most prolific. Viena no lielākajām slimnīcām ir reģistrējusi ļoti lielu bērnu skaitu. Fjodors Vasiljevs bija zemnieks Krievijas valstī Šujas provincē. Dokumentos ir teikts, ka viņa pirmā sieva no 1725. līdz 1765. gadam dzemdēja 69 bērnus. Un viņu bērni bija 16 dvīņu pāri, 7 trīnīšu komplekti un 4 četrīšu komplekti. Un kamēr viņas vīrs bija ieslodzījumā, viņa dzemdēja 16 dvīņu pārus, 7 trīnīšus un 4 četrīšu komplektus. Par to ziņoja Maskavai Nikolaja klosteris 1782. gada 27. februārī. Un kas ir vēl ievērojamāk, visi viņas bērni tika reģistrēti. Un šeit pat viņu māte Vasiljeva varētu būt ģenētiski predisponēta uz hiperovulāciju, kas nozīmē izdalīt daudz olu vienā ciklā, kas būtiski palielina iespēju iegūt dvīņus vai vairākus bērnus. Number 3. Most wins in world. Visvairāk uzvaru pasaules bārdus un ūsu čempionātā ir ieguvis Kārlis Heinz Helle no Vācijas. No 1999 līdz 2011 gadam Helle piedalījās daļējās bārdas kategorijā. Viņa jaunākā uzvara bija Trondheimā, Norvēģijā 2011. gadā. Helle uzvarēja imperiālās daļējās bārdas kategorijā šādos gados. Nākamie 6 pasaules čempionāti 1999, Ēstadā Zviedrijā 2003. gadā. City, Nevada, ASV, 2005, Berlīnē, Vācijā, 2007, Brintonā, Anglijā, 2009, Ankoridžā, Aļaskā, ASV, 2011, Trondheimā, Norvēģijā. Un šeit nav oficiāla mērījuma, jo šīs sacensības balstās uz standartiem, kas nosaka iespaidīgākos bārdas stilus. 2. Pasaulē augstākais lēciens seklā ūdenī. Kas īsti ir sekla niršana? Seklā niršana ir sporta veids, kurā tu lec no augšas uz visseklāko ūdeni. Taču bija kāds cilvēks, kurš to izmēģināja. Un viņam bija savdabīgs veids, kā gūt panākumus un sasniegt pasaules rekordu visaugstākajā seklajā lēcienā. Darens Teilers no ASV, pazīstams kā profesors Splash, nirs 10,3 metru, jeb 33 pēdu un 10 colu augstumā baseinā.
Patiesi biedējoši bija augstums, no kura viņš leca, bet viņš to tomēr paveica. Un vēl vairāk, viņš leca tikai nelielā un seklā baseinā. Šis triks bija ārkārtīgi bīstams un varēja izraisīt cilvēka nāvi. Taču Darrens Taylors nebaidījās, un tomēr to izdarīja. Tāpēc tas tika reģistrēts kā jauns rekords, kuru vairs nevar atkārtot. Un 22. oktobrī 2005. gadā tas bija viņa jaunākais rekords, par kuru viņš saņēma balvu no Ginesa rekordu grāmatas. Un 2014. gada 21. jūnijā viņš atkal parādīja savu meistarību, lai pierādītu, ka viņš ir steklās niešanas meistars. Šoreiz viņš pārspēja pats sevi, jo lēca un nira cauri ugunī no 8 metru, jeb 26 pēdu un 3 colu augstuma. Un ne tikai tas, baseinā, kurā viņš ieleca, arī bija uguns. Tiešām apbrīnojami, bet tas ir ārkārtīgi bīstami tavai dzīvībai. Numur 1. Smagākais cilvēks. Ir cilvēki, kurus sauc par apaļīgiem, taču ir arī tādi, kuri ir lieli jau no jaunības. Džons Brauers Minoks bija amerikāņu vīrietis, kurš patiešām bija smagākais cilvēks vai ar lielāko svaru Ginesa rekordu grāmatā. Viņa svars tika reģistrēts kā 1400 mārciņas, jeb 635 kg. Tātad tas ir līdzvērtīgs 6 līdz 7 cilvēkiem, vai pat vairāk, ja salīdzinām Minoka svaru. Un Minoka svars turpināja nepārtraukti pieaugt, līdz viņš tika hospitalizēts. 2021. gada martā, 36 gadu vecumā, sirds komplikāciju un elpošanas grūtību dēļ. Tāpēc tajā pašā gadā viņš samazināja savu svaru par gandrīz 110 mārciņām, jeb 50 kg. Un drīz pēc tam Minoks kļuva par 2 bērnu tēvu. Un neskatoties uz to, tajā pašā gadā Minokam tika diagnosticēts masīvs tūska. Tūska ir stāvoklis, kad organismā uzkrājas pārmērīgs ekstracelulārais šķidrums. Tāpēc, kad viņi veda uz slimnīcu, bija nepieciešams daudz cilvēku, lai palīdzētu viņu nest. Viņu aizveda uz Vašingtonas Universitātes medicīnas centru Sietlā. Un tur Minoks tika ievietots slimnīcā, un pat 2 gultas tika saliktas kopā. Un 13 cilvēki viņu apgrieza, lai nomainītu viņa palagu. Minoks tika izrakstīts no slimnīcas pēc 20 mēnešiem. Un pēc tam viņš svēra tikai 216 kg. Tas ir par aptuveni 419 kg mazāk nekā viņa iepriekšējais svars. Taču, diemžēl, viņu atkal steidzami nogādāja slimnīcā, jo viņa svars atkal pieauga un viņš to nespēja kontrolēt. Un viņš pārtrauca ārstēšanos. Tāpēc 10. septembrī 1983. gadā, 41 gada vecumā, viņš aizgāja mūžībā. Un viņa nāves brīdī viņa svars bija 362 kg. Labi, vēlreiz. Šis ir Arvins Polo TV. Šis nav tikai stāsts, tas var arī mainīt tavu skatījumu uz dzīvi. Paldies un tiekamies manā nākamajā video.